Es domāju, tas ir Krievijas rokraksts, un to daudz nesaprot, runājot tieši par Rietumu Eiropu, un arī, ko Lukaševics kundze minēja par to, ka ir tās sarunas, un Ukraiņi atbild ar to pašu, ka viņi ir tajās sarunās, jo viņi arī pazīst Krievus tāpat, kā mēs viņus pazīstam. Un šis gadījums ar ķiveri ir tas pats, ko mēs runājam sākumā par to teritoriju. 0,8%, 0,8%. Un viņi, labi, tagad viņi ir aizlieguši ķiveri. Viņi jau ir iespraukušies. Ir neitrālie atlēti, atkal ir iespraukušies. Un kā es to visu redzu arī plašākā kontekstā, ir, ka tas ir principā viņu rokraksts un ka tas ir jākopē. Ja jūs gribat tā pa 0,8, tad mēs jūs tāpat paspiežam pretī. Un Vērdiņa kungs neļaus man samelot, ka tas ir laikam mūsu lielākais klupšanas akmens, ka mēs tā kā dažkārt neuzņemamies iniciatīvu un baidamies iedot niknāk pretī, un viņi uzreiz sapratīs, ka tā ir tā robeža. Viņi tikai pakāpj, nedaudz atkāpjas, bet viņi ir ieguvuši. Kā viņi to panāk? Kas ir jūsu versija? Ar to, ka viņi ir iefiltrējušies visās starptautiskajās sporta federācijās. Olimpiets Bergmans ierunājās labi. Kā viņi tā iefiltrējās un kāpēc viņš 4 gados neizfiltrē ārā? Neizfiltrē ārā, tāpēc, ka tas bija viņa strateģiskais mērķis vispār pārņemt vāru Starptautiskā olimpiskā komiteja. Viņi gribēja savu cilvēku ielikt tas, jo tas ir viņu būtība. Sports ir viņu būtība un politikas realizācija. Jā, bet mans jautājums ir, kā sauc Ferjānī, tas prezidents bija? Kāpēc? Viņi nav izfiltrēti ārā ar prezidentu Ferjānā vienā federācijā, kuras vai nevar. Kongress sasauc, kongress izfiltrē. Viens piemērs. 1996. gada olimpiskās spēles, kur vajadzētu norisināt pēc tādas olimpiskām vērtībām Atēnās. 100 gadi. Atēnas. Kur viņas notika? Atlantā. Kāpēc? Tāpēc, ka 50 Āfrikas valsts vienkārši pacēla roku, ka viņas grib Atlantā. Un nav nekādas politiskas vērtības. Ir Atlanta, jo tur ir McDonald's olimpiskā ciematā. Restīvi, jūs sakat, ka tas ir tik ilgadēji Tas ir no 56. gada, kad tas tika sākt izmantots kā politikā.